policijas priekšnieks saka, ka vajag kaut ko dekriminalizēt. Kas tavuprāt ir tas, ko vajag dekriminalizēt? Marihuāna. Tas pirmais, kas tev nāk prātā? Tur kādreiz runāja par to. Jā, bet kā būtu ar šo te lietiņu? Kā būtu, ja mēs dekriminalizētu nevis marihuānu, bet mēs dekriminalizētu sīkās zādzības? Oh, no. Šitais jau bija Kalifornijā, vai kur tur? Šito es... Tas ir Ruks. Un viņš saka, ka mums ir jāmācās no citu valstu pieredzes. Ne no tās valsts, ne no tās. Dekriminalizēt līdz 100 eiro. Jo kas tas ir? 100 eiro tas ir sīkums policijas priekšniekam. Un tam nevajadzētu būt noziegumam. Tātad, Latvijā iespējams jāveic neliela apmēru zādzību dekriminalizēšana, aizstājot ar citiem soda veidiem. Kāda varētu būt citi soda veidi, tavuprāt, par sīku zādzību? Tad tā nav dekriminalizācija. Kāpēc? Kas tas par virsrīgs? Pirmais, kas man nāk prātā par citiem soda veidiem, man liek padomāt par senākiem laikiem, kad bija citi standarti, citas morāles. Un vispār šobrīd arī morāles mainās, standarti mainās. Amerika vispār izmainījusi ar to, kas viņiem šķiet morāls un nav morāls. Varbūt mums arī jāpadomā par sīkām zādzībām ir no citiem morāles standartiem. Bet Ruka prāt, ar ko tad tas būtu jāizstāja? Tātad pērn reģistrētas 11,000 šāda veida neliela apmēra piesavināšanās. Piesavināšanās? Tas nosaukums - neliela apmēra piesavināšanās. Jo es piesavinājos, bet tikai nelielā apmērā. Un krimināla likums par šādu noziegumu paredz brīvības atņemšanu uz laiku līdz 1 gadam. Nu, ok, bet nav jau tā, ka visi, kas mums nozog kaut kādu sīkumu 6 gadu cietumā. Tad jau būtu nevis 11,000 zādzības, bet tuvu pie 0. Līdz ar to acīm redzot jau tas process tā nestrādā. Ruks sprieda, ka šāda veida nozieguma pieaugums ir saistāms ar labklājības līmeni sabiedrībā. Ok, tad viņš saka, ka pieaug sīkas zādzības, jo cilvēki kļūst nabadzīgāki. Tas ir tāds disrespekts tā teikt. Nu, manuprāt, tas ir disrespekts teikt. Tas nozīmē, ok, mums ir mazāk naudas, un tāpēc mēs sākuši esam tā kā zakt. Es domāju, tas ir, tā nevar visu sabiedrību attiecināt. Kā tu domā? Dīvaini dekriminalizē. Tiznāk, viņi pāriet no tā, ka bija cietumsods uz citiem. Tiznāk, iepriekš bija cietumsods par to, bet tad tā nav dekriminalizēšana. Tad bija dažādi varianti. Bija probācijas uzraudzība, bija naudas sods. Un, tad to, ko saka policijas vadītājs, ir jāmeklē risinājumu un izmeklēšanas process vairāk jāvienkāršo. Varbūt jāiet ir igauņu ceļš un kaut kas ir dekriminalizējams. Gan nenosaucot konkrētu summu. Un tas, kas man te samulsina, ir tas, ka viņš saka, ka ir izmeklēšanas process vairāk jāvienkāršo. Un acīm redzot, tas iemesls, kāpēc viņi grib dekriminalizēt, ir tāpēc, ka viņiem ir pārāk daudz birokrātija. Viņiem pārāk daudz dokumenti jātaisa. Un tā vietā, lai reāli sodītos noziedzniekus ar to, ka viņi zog, un tā vietā mēs tā kā daļu birokrātijas to dekriminalizējam. Jā, tad tur tikai, lai policijai mazāk darbs ir. Kā policija saka, motīvs mums ir izmeklēšanā. Dīvaini, kas tas tad sanāk? Lai tie tur nabadzīgie izkaujās tur saši savā starpā. Jo padomā, līdz 100 eiro, ok, tev uz ielas kāds piesienās, saka, lai tu atdod naudu, un tu burtiski rādi savas mantas, tu tur slēp savu telefonu, bet tas noziedznieks, telefonu, tavs telefons izstās dārgāks par 100 eiro. Atdod man tikai savu, tikai banknotes. Es negribu neko kriminālu izdarīt. Tikai atdod man lūdzu 90 eiro, paldies, viss kārtībā, ejam tālāk. Let's not make this criminal. Šitā gadījumā uzreiz pieaugs viņas, viņas pieaugs. Tu reāli veicini to. Es saprotu, varbūt mēs varam tiešām uztaisīt kaut kādu izņēmumu gadījumu tieši situācijai, kad mēs varam kaut kā redzēt, ka cilvēks zog pārtiku personīgam kaut kādam patēriņam. Ok, tas tiešām var būt. Var skatīties, bet arī jāstāsta, vai tas cilvēks ir alkoholiķis, vai viņam problēmas ar atkarībām, vai viņam problēmas ar garīgo veselību. Tas arī jāņem vērā ir.
Izmisuma gadījumi, nu, tādi. Nu jā, un, bet es neredzu, nekur, ka kaut kas tāds te būtu rakstīts. Tā vietā, ko mēs lasam? Nu, mēs lasam to, ka vispār tas gadījums skaits palielināts, bet no statistiskās kļūdas apjomā vairāk vai mazāk. Nu, tajā pašā laikā policijas priekšnieks skaidro, ka ir labi kriminalizēt braukšanu dzērumā un tā, bet it kā, ka zādzībām nelielos apmēros izplatītas tirzniecības centros. Viņš varbūt ir tāds kā antikapitālists, ne? Tā kā policijas priekšnieks, viņš īstenībā iet šitajos subreditos, kas ir anti-work, vai kaut kādos šitajos komunistu subreditos. Viņš saka, hei, ja jūs gribat nelielos apjomos nozagt no lielveikaliem, īstenībā, vai tā īstenībā ir zādzība, vai reāli sabiedrībai no tā kaut kas slikts nāk, jo tas tik un tā, tas būtu tikai vienīgi kapitālistu iekšā rokās. Tas būtu tikai vienīgi, vai tā vispār ir zādzība? Jā, es iztēlos viņu Zoom mītingā, viņš tur pa proletariātu runā, tur Staļina bista, Ļenina bista, jānoslēpj. Ot tieši šitajā bildē ar to ruku. Iedomājies, ja mēs paņemšu to viņa bildi un mēs iezūmotu, un mēs te patiesībā fonā ieraudzītu portretu ar Staļinu. Ļenin. Marks, jā. Marksa portretu. Tas maziņš fonā viņam stāvišķi tur. Kaut kur paslēpt maziņš. Jā, tas vispār man atgādina, bija te raksts, kurā štatā, kur Amerikā dekriminalizēja kaut kādas mašīnu laupīšanas, un tad cilvēki vienkārši atstāja mašīnām vaļā. Atstāja mašīnām vaļā, jā, jo Kalifornijā, uzliec mums divus, Kalifornijā ir liels tas, nu tās zādzības, viņiem tieši tā, viņiem ir dekriminalizēts, un viņiem vienalga vispār, nu tas ir šausmas, tas, kas tur notiek, tas arī līdzīgi, arī Dienvidu Eiropā ir diezgan traka situācija šur tur. Kurās? Jā, Dienvidu Eiropā arī kaut kas tāds, es nebiju pamanījis, bet Spānijā, ne? Kur tas bija? Es nezinu. Nu, jā. Bet, jā. Tas, kad šit, nu, tas, kas šobrīd ir cik daudz zog, tas ir viens faktors, bet kad tu pamainīsi to likumu, nu tūlīt viss tas mainīsies, jo cilvēki tūlīt sāks plānot visu, nu tā kā, un viss, nu jā. Bet pārcelsimies, turpināsim mūsu dekriminalizācijas tēmu un pārcelsimies uz tāliem austrumiem, jo tur arī notiek diskusija par dekriminalizēšanu, bet šajā gadījumā mēs domājam iespējams dekriminalizēt sievietēm skatīties ārā pa logu. Jo tā ir viena no lietām, ko es lasīju Taliban ziņās. Pirms mēneša bija aizliegts. Iepriekš bija atļauts skatīties pa logu ārā sievietēm, tad aizliedza, bet tagad sāk domāt, varbūt mēs pašāvām par strīpu nedaudz. Varbūt. Skatos, ja tas ir pārstrīpē vai nav pārstrīpē. Varbūt tur ir konteksts, kurā virzienā vai kaut kas tāds ārā pa logu, iekšā pa logu. Tur šien ārā. Uz Mekas virzienu, nezinu, vai kur. Tas ir tas virziens, kurā varbūt drīkst skatīties ārā pa logu. Bet nē, viņi diemžēl tikuši viens soli tālāk. Nevis diemžēl, bet par laimi. Jo es nejokoju par to skatīšanos ārā pa logu. Tiešām, liekas, pirms mēneša vai diviem viņi aizliedz to darīt burtiski. Bet tagad izskatās, ka iekšā Talibanu valdībā viņi sāk strīdēties par to, ka iespējams būtu varbūt labi atļaut sievietēm arī kaut ko mēģināt mācīties. Un tur izskatās, ka ministri savā starpā cīnās. Viens no ministriem jau ir ticis atstādināts, tāpēc, ka viņš uzskata, ka tiešām vajadzētu ļaut sievietēm nu, kaut vai mācīties. Un šeit mēs nerunājam par nekādu tur augstskolu. Mēs zinām, šeit tiešām tā situācija ir diezgan šausmīga. Es nezinu, kāpēc es biju pie smieklīgajām tēmām. Te iet runa par tā kā pamatskolu, man liekas. Viņi pat negrib pat pamatskolā laist meitenes. Tā kā, jā, tas, ko lai vairāk pasaka. Tur ir parasti, jā, tas tur runa ir par visticamāk, pa, nu, mazām skolām, jā. Un tas teikums, kurš te ir pasvītrots, ir tas, ka šis te, tas ministrs, kurš tiek mests ārā no valdības, viņš gribēja, lai Talibani ir progresīvāki.
progresīvāk. Man patīk šī frāze šeit. Tāpat kā mums Latvijā ir progresīvā partija, tāpat arī Talibaniem ir tāds, progresīvais virziens. Jo padomāsim, par ko domā dažādi progresīvie virzieni. Par ko domā progresīvais virziens Amerikā, Latvijā un Afganistānā? Tie draņķa logu blenzēji. Progresīvie logu blenzēji. Šausmas glovar vienkārši. Tiešām tā taisnība. Tā saka, daudzi cilvēki saka par tiem progresīviem. Kas tie tādi ir? Gan jau Afganistānā tāpatās. Ko viņi iedomājas? Viņi domāja laist meitenes uz skolu. Viņi iedomājas, ka sievietes vienkārši tā skatīties ārā pa logu. Tā kā vispār viņi izkūkoši prāti mums iedomā ar atbildīgi. Bet kas notiks tālāk? Bet tas ir tas, ko mūsu Alahs gribēja. Un kā iekšē viņam notiek šī diskusija? Īstenībā šī diskusija notiek pilnībā balstītā reliģiskajos tekstos. Un jāsaka godīgi skatoties šajā bildē, man šis līderis neievieš lielu uzticību. Kaut kas viņa sejā, man liek domāt, ka tas bija progresīvais vai konservatīvais? Šis tieši nav progresīvais. Ne, šis ir konservatīvais. Šis ir supreme līderis. Domāju, ka tavs supreme līderis izskatās šādi. Kur tu reāli atroties dzīvē? Kas notiek? Tikai var teikt par Trumpu visu kaut ko, ka viņš ir oranžs, ka viņš ir neglīts, bet viņš neizskatās šitā. Sorry. Varbūt šis klips mums otru būs jāgriež ārā. Overtona logs. No konteksta. Un mani cancelot pēc 10 gadiem. Bet tur esam, kāds nenotiks. Jo te neiet runas. Vienkārši tas ir kaut kas tajā bārdā. Jo mēs jau sakam to, ka te ir arī, viņam ir arī labi Afganistāni. Un to, ko saka šīs progresīvās spārns, viņi saka, ka pravietis Muhameds nekad neaizliedza meitenēm iet skolā. Un tas kā notiek likumdošana Afganistānā. Ko teica pravietis Muhameds? Vai viņš atļāva vai neatļāva? Un, ja tu gribi noskaidrot, kāda ir patiesība, tev jāvar vaļā ir svētā grāmata. Un tas ir vienīgais veids, kā tu kaut ko var pamatot. Es ar šito atceros, ka kaut kādas bija tās, daudziem, ne tikai tiem talibaniem, bet tā interpretācija ir tā, ka, ja Muhameds neaizliedza, tad tas ir ok. Kaut kas tā teica, ka daudz ko tā interpretē, ka ļoti daudz ko tā var atļaut arī, jo viņš ģipa neaizliedza, bet tad... Dievs, vai Muhameds aizliedz sievietēm skatīties ārā pa logu? Es nezinu, mums jāčikot visi sējumi, visi apvienotie krājumi. Es gan nezinu, vai viņiem ir tādi, es zinu, ka kristiešiem ir tādi ekstra raksti, ģipa interpretācijas, kad tev ir tie teksti, kur ļoti mistērija, un tad ir interpretācijas tur, vai viņiem ir tādi? Varbūt tur tas ir. Tūkstošiem gadus rakstītās interpretācijas, visi viduslaiku, svētais Akvīnas Toms, svētais Augustīns, viņi raksta interpretācijas, bet labi, man liekas, mēs te riktīgā purvā esam iegājuši. Mums, man liekas, jāpavirzās tālāk ir. Es vēl atcerējos par to Talibanu, kaut kur bija skatījos, kas ir hidžābs, es skatījos tās tur un tur bija visādi, tādi, tur šitādi tie lakatiņi un tādi hidžābs, un tad bija Talibani, un tur ir tā burka, tā ka virsū, un te ir žodziņš, enforced by Taliban, viņi ir kā piemērs tām drēbēm. Es nezinu, varbūt tagad vēl kaut ko tāds. Es esmu redzējis to bildi, tur ir tas nikabs un hidžābs, tiešām viss tik kā tu saki, un jā. Un tie ir tādi lakatiņi, un tad ir vienkārši telts. Man arī. Jā, bet labi, virzīsimies tālāk prom no smieklīgiem / bēdīgiem ziņām un virsīsimies par Lidlu. Parunāsim par Lidlu. Liekas ļoti tāda kā prozaiska tēma, bet īstenībā ļoti, ļoti interesanti. Un virsraksts varētu ļoti samulsināt. Par vairāk nekā 8 miljoniem eiro pārdots jaunākais Lidl veikals Rīgā. Un tas virsraksts tāds vispār, ko tas vispār nozīmē? Ko nozīmē pārdots Lidl veikals? Kā tu vari iegādāties Lidl veikalu? Lidl veikals ir Lidl veikals. Ja tu iegādājies Lidl veikalu, tu jau neesi Lidls. Jā, un ja tu esi Lidls, kā tu vari nopirkt savu veikalu? Kas tu notiekās? Jā, palīdz man saprast. Es uzreiz iedomājos, ķēde ir nopirkta? Nē, tikai veikals Rīgā, pēc gramatikas.
tad viņš ir tev varbūt tā kā akcijas tirgū, tu vari atsevišķu veikalu nopirkt, un tad tas ir tavs assets. Varbūt. Jā, tieši tā, tu pareizi pateici. Beigsim jokot par šo, tu ļoti pareizi pateici. Jā. Ir tā, jā. Tad Lidl ir ļoti ģeniāla schēma, man liekas, ļoti, ļoti gudra. Un to, ko viņi izdara, ir viņi, jā, es varu uzlikt, pat palikt uz leju, iezīmēt to galveno lietu, un tad tā pamata doma ar to Lidl veikalu nopirkšanu tāds, ka ko Lidls izdara. Viņi atrod labu atrašanās vietu, viņi tur sastāda būvprojektu, viņi uzbūvē māju, viņi pilnībā visu izdara, un viņi jau tur iesāk komercdarbību. Un pēc tam tā vietā, lai viņiem piederētu tā zeme, māja, vieta un viss tas, viņi vienkārši to visu pārdod, bet pārdošanas līgumā ir nosacījums, ka viņiem ir tiesības īrēt to veikalu un turpināt tur strādāt. Tas ir daļa no pārdošanas nosacījuma. Ka tas, kurš nopērk to visu, nevar viņus izmest ārā. Jā. Izklausās interesanti. Vai tik tur nav tā, ka tur ir kaut kāda, kad tam, kas nopērk, tagad ir jāmaksā tur visādi tur nodokļi un visādas... Nē, nu tieši tā, tas ir tavs īpašums. Nē, tieši tā arī ir. Rekur šeit 8 miljoniem. miljoniem. Tas ir izdevīgi sanāk ar to. Nu jā, ka viņi atkratās no kaut kādām apkopes lietām visām. Bet zini, visiem tas ir izdevīgi. Jā, tāpēc, ka tas ir tālāk investīcija objekts. Jo tu, pieņemsim, esi investors, tu domā, kur nopērkot savus miljonus ar eiro. Un šeit tu vari nopirkt objektu, kurš ir komerciāli veiksmīgs objekts. Tur ir jau strādājošs veikals, tur ir plūsma cilvēkiem, tur vēl papildus komercplatība. Viņš gan jau atrodas labi atrašanās vietā. Te atrašanās vietā tikai vērtība arvien tikai pieaugs. Plus tev tur ir tenants, tev ir Lidls. Un iespējams tur ir ierakstīts noteikumos, ka varbūt tur laiku varēs aizstāt ar citu, varbūt ar kaut kādiem īpašiem notikumiem. Ja Lidlam vairs nevajadzēs to vietu, tad tu varēsi atrast citu veidu veikalu tur. Un tev jau tam īpašumam tikai tā vērtība te kā aug, un viņa arī nepazūd. Un tā ir tāda vieta, kur neatikā nopērkot savu naudu, tu daboni vēl joprojām tās īres naudas, tas ir tavs fixed income, ko tu daboni no saviem īrniekiem. Un tā pašā veidā, tā ir ļoti, man liekas, gudra investīcija tāda. Jā, tas ir tāds, tā kā, jā, tā kā tas commodities, Lidls ir commodities. Jā, tas, viņš jau tagad tāds, baigi, laikam, populārs paliek, viņš tāds ļoti amerikānisks liekas, ka tur iet iekšā, riktīgi tāds, tur nav... Es ar skaņu. Tikko kaut kas nogāja greizi skaņu. Mēs esam atpakaļ. Aha, es dzirdu. Tu dzirdi? Es dzirdu. Tev pazuda kaut kāda skaņa? Nē, es tagad visu dzirdu kā normāli. Ok, laikam tikai man. Labi, ok, viss virzamies uz priekšu. Jā, es nedzirdēju pēdējo lietu, ko tu teici, bet, jā, tās tāds vispārīgās ziņas par Lidlu. Es vispār nebiju iedomājies, ka tāda lieta ir iespējama, ka var tā darīt, bet, acīm redzot, ka var. Jā. Tā, šitās smieklīgās tēmas mēs paņēmām, un Lidla tēmu mēs arī paņēmām. Tādu politisko ziņu laikam neņemsim, jo politiskās ziņas kaut kā nelīdz galam gribās, bet paņemsim nedaudz citādāku tēmu. Un tā tēma ir tāda, ka Rīgas satiksme izziņo to, ka 22. autobusā ir ieviesta īpaša inovācija. Citāts. Īpaša inovācija ir ieviesta 22. autobusā. Tas bija tas, kas lidostu brauc? Jā, tieši tā. Kā tev šķiet, kas ir šī īpašā inovācija? Kaut kāds ātrāk norēķināties tiem, kas brauc. Kas varētu būt? Kaut kāds sēdekļi, kaut kam, ekrāns kaut kāds dīvains, kaut kas mistisks. Noskaidrosim. Tātad Rīgas satiksme ievieš īpašu inovāciju 22. maršruta autobusā. Rīgas satiksme sociālos tīklos publicējas informāciju par kādu jauninājumu. Lai brauciens uz lidostu būtu ērtāks, mēs esam uztaisījuši novietnes koferiem. Tā ir viņu īpašā inovācija. Es esmu šito redzējis.
Es šitādi redzēju Kanārijās, tur šitāds ir, Tenerifē bija autobus, kas brauc no lidostas un ir šitādi. Make sense. Pozitīvi. Jā, bet, kāda vieta droši vien likvidēta, un vietējiem, kas braukā tur ne uz lidostu, tur viņi varbūt tas nebūs. Bērnu ratiņiem likvidēta vieta, bet var salikt koferis. Ja tur brauc arī vietējie, Jo tu jau ar bērnu ratiņiem nebrauks lidos, ja vien tu tur nedzīvo domā. Ot, jā. Kad tur ir braukts, tur brauc arī vietējie, tā ka tiem droši vien tas nav tas. Bet daudz arī brauc ar koferiem, var redzēt, ka uz lidostu. Jā, bet tu vari to bērnu ielikt tajā vietā, vienkārši ar koferis kopā. Tā kā viss kārtībā. Tur ir simboli, tur koferīts, tāds zīdaiņa siluets. Man patīk tas, ko viņi tur uzkrāsoja aizmugurē, jo man liekas dažiem Rīgas iemītniekiem, tam sauktiem kontingentam, varbūt var rasties tāds neskaidrs priekšstats par to, kam tas ir domāts. Jo iedomājies, ja tur nebūtu tā lidmašīnīte un tie koferīši, kādos šķiet, ko cilvēki padomātu, kas tur ir jānovieto? Tad tas ir vistām. Tur ir augšā vistas un tur apakšā barībojas seski tur. Bet, gan jau varētu saprieparot. Gan jau, ka var... Jā, prasās. Vispār, ja tā padomā, prasās. Jo vietēji varētu nesaprast. Bet, es varu pateikt, es arī šāda veidā tā kā plauktas esmu redzējis ekspres, tā kā autobusos, bet tie tiešām ir bijuši, praktiski ekspres autobusi no lidostas uz pilsētu. Bet atšķirībā no tiem, šajā gadījumā 22. viņš iet caur visam rajonam. Viņam ir tik daudz, viņam liekas, ir tik daudz pieturas, ka tu domā, ka tu brauc no lidostas, bet tu sajūti, ka tev aizved vispār kaut kur nekur, tu saproti, kur tu vispār atrodies. Viņš pa visu ciemu braukā, jā, viņš tur... Bet tas ir retums, parasti ir lidostas tā kā ekspres, tā kā lidostas centrs, tad te mēs izbraukājam, sīni krūt, var iztālties tā kā kaut kur ārzemēs pa kalniem, pa ielējām, apskati visu, kā cilvēki dzīvo. Bet kā tev šķiet, atbrauc kaut kāds, biznesmenis, no Vācijas, no Anglijas, viņš redz, viņš tur ieliek savu dārgo koferu, apsēžās. Kā tev šķiet, viss būs kārtībā, viņš varēs droši centrā izvilkt viņu ārā, būt ekoloģisks, nesamaksājot pa taksi, vai arī viņš ar Boltu brauks, bet ja viņš grib būt ekoloģisks... Ekoloģisks, jā, tieši tā. Ekoloģiskais biznesmenis. Tas, kurš lepojas, tas, kurš liek savā profilā, ka viņš brauc ar sabiedrisko transportu. Viņš katreiz nopučē selfiju. Katreiz ieliek iekšā postu, ka viņš brauc tāds, piemēram, jā. Domā, viņš varēs, viss būs labi, tiks līdz galam. Tu tur likt savu koferu iekšā šajā vietā, ja tu brauc tur visām savām mantām? Ja es stāvētu tūmā, jā. Man bišķi bail, ka kāds neizrauj, neizskrien pa durvīm ārā. Es jau nezinu. Un es domāju, tā nebūtu laba tā kā stratēģija, ja tu varbūt būtu daļa no kontingenta, tu pieņemsim iekāp 22. Kaut ko paņem, izkāp ārā nākušajā pieturā, tad uz Lombardu. Kādā šķiet, nav laba stratēģija. Tas ir, jā, cik viņš tuvu stāv izejai. Es dzirdēju, ka tāda stratēģija ir metro kaut kur. Ārzemēs metro, kad pagrāb izskrien pie pieturas. Pēc šīs bildes, ja šī bilde ir šī bilde, tad viņš ir tieši pie... Viņš ir tieši pie durvīm. Tieši tā. Kā, iekšā ārā, viss vienkārši misija, tā kā Ocean's 12, Ocean's 13. We take the heist, and we're out. The heist, the MacGuffin. Zaļā politiķa tur plāni. Bet, es nezinu, var jau būt, ka esam pārāk kritiski. Es bieži klausos citus, komentētājus, un man liekas, viņi pārspīlē. Un es arī negribu pārspīlēt. Nav jau tā, ka mums ir visi pilns uz zagļiem. Bet tieši 22. viss tas garais maršruts caur visam rajonam, kad tu iesēdies lidostā, tu esi centrā pēc tik 40 minūtēm, tu visu laiku tak nenosēdēsi, kā kaut kāds, sargs neskatīsies, tu visu laiku uz to koferu. Tu novērsies kaut vai uz brītiņu, viss. Es jau iztēlos, ka kaut kādi 3 baņģugas sēžu gaida, un viņi sastrīdās, kurš pirmais pagrāba, un viens netiek pār. Es nezinu. Kā tev šķiet, Jāni, mēs nākošajā epizodē
lasīsim to, ka kāds nozag koferi, vai mēs tā, vai viss būs labi? Tas tiks dekriminalizēts. Nu tieši tā, tas viss ir viens liels masterplāns. Pirms mēs dekriminalizējam, un tad mēs ņemam tos koferus. Jo šeit jau ieliksies iekšā tajos 100 eiro. Nu, kas tur koferis, kaut kādas drēbes, nu... Jā, pras drēbes liek viņos, jā. Un pat, ja tur ir kaut kas dārgs, kā tu domā, policija to vērtēs? Policija teiks, hei, mums vajag čekus, mums vajag izziņas. Kā mēs varam zināt, ka tev tur tiešām bija virs 100 eiro? Jo, ja ir zem 100 eiro, tad tas nav krimināli. Tā kā vispār, ko tu nāc pie mums? Mums vajag tā kā izziņu pa visu, kas iekšā tavā koferī. Viņi to skaidros pa latviski vai pa krieviski tam ārzemniekam, kurš šeit atbraucis, un tur viņam bija pasa. Un... tu speak Russian? 20 eiro atjaunot pasi. Lai tas mums te nav krimināli pie mums. Es iestrēdis Latvijā kaut kādās ziemas laikā. Bet man tā ir sentimentālā vērtība, viņš, hei, šeit mums nav nekāda centrāla Eiropa. Sentimentālā vērtība mums te, mēs to nevērtējam tādā veidā. Sorry, tā kā, cik tas reāli bija vērts, tas bija 100, aizmirst. To mēs pat mazāk papīra, mazāk birokrātijas. Jā, tas, jā, ja būtu ekspresis, tad jau tas būtu krietni labāk, ekspresa autobus. Nu, jā, protams. Jā, to ekspresiju pat nevar baigi nozagt, tur jau būtu jābūt tā kā būtu laupīties zākšanai būtībā. Un ekspresa autobusam arī nav jābūvē megastruktūras, lai viss funkcionētu, kuras nepabeigs, viņi stāvēs tagad sci-fi filmā, tur kaut kāds iesnigus megastruktūru. Tu runā par Rail Baltica. The ancient ones. Jā. Jā. Labi, pavirzīsimies tālāk. Šitā tēma liekas tāda, ka te var tikai turpināt, bet pavirzīsimies kaut ko tālāk. Nezinu, vai par vilcienu satiksmi. Laikam jau, ka par vilcienu satiksmi šī tēma varbūt nav arī tik ļoti smieklīga, bet vai tu atceries to, ka mēs pirms pāris epizodēm runājām par to, ka pasažieru vilciens ir izlicis nevis izlozē, bet tajā izsolē savus vecos vagonus. Jā, kāds ir nopircis? Vai kāds ir nopircis? Un ja tas par kādu cenu. Un ja tu nopērci to vagonu, kā tu viņu aizvedīs mājās? Šeit mums bija diskusija. Un ir šajā stāstā ir noticis pavērsiens, ir notikusi attīstība. Kā to šķiet? Kas ir pavirzījies uz priekšu? Kamera laikam atkārās, jā. Kāds ir paprasījis, man lūdzu galiņu nogrieziet, es manāju uz pick-upa. Tantei paprasa nogriezt desai galiņu. Es tev vedošu hintu, ir notikusi finansiāla transakcija, bet pamēģi uzminēt tās transakcijas apjomu eiro. Tā kā tā ir izsole, tad es nezinu, cik maksā vecs vagons, bet sentimentālā vērtība droši vien tur ir uzdzīta, tur ir burbulis kaut kāds. Es pat nezinu, sentimentālā vērtība, tas tāpat kā tam nozagtam koferim. Tas ir retro vagons, tas ir retro, dzelzceļa muzejs nav nopircis. To es nezinu, bet jā, tev taisnība, vagons ir nopirkts, un viņš ir nopirkts tā, kur mums te bija. Tā, pasažieru vilcienam izdodās pārdot vagonu. Tā, lasīsim rakstu. Tā. Akcijas sabiedrība pasažieru vilciens pārdevusi vienu elektrovilcienu. Nedaudz samulsina tieši, ka viņi tos elektrovilcienus, bet loģiski, jo tie ir tie, kurus aizstāja. Bet atkal tajā pašā laikā dīzeļu vilciens mēs, protams, izmantojam. Bet tas tāpēc, ka tu, protams, izmanto tur, kur neiet elektrība. Un pārdot ir par summu 10 000 kopā ar PVN. Līdz ar to, aģentūra leta noskaidrojam. Tad PV izsolē kopumā piedāvā iegādāties 4 ER2 un ER2T. Apstīsimies, kā izstās tas ER2T. Smuks jau, ko lai saka? Tas tur. Klasika, tas ir klasiskais. Tas nav tas senākais, bet klasiskais. Kādā šķiet par 10 000? Tas ir lēti vai tas ir dārgi?
Tā kā priekš šitādas lokomotīvas, kā tev šķiet? Probably lēti. Es nezinu, 10,000 mašīnu. Kā vispār to var novērtēt? Jā, kā to var novērtēt? Nu, tā kā, ko mēs vēl varam nopirkt par to naudu? Mēs varam nopirkt, kaut kādu, 5 gadus vecu mašīnu. Jā. Mēs varam nopirkt arī elektrisko mašīnu, arī elektro. Nu, ļoti vienkārši maziņu. Jā, maziņu. Ar mazu elektrisko mašīnu mēs varam nopirkt, 100 km varam nobraukt. Cik ar šito mēs varam nobraukt? Ar šito mēs varam nobraukt, kur vien iet? Elektrolīnija. Viņam stūris nav. Tas... Labi, ok. Bet... Jā, droši. Tas nav pats vecākais, nu, bet tā kā... Kas viņu nopirka interesanti? Nu, droši vien kaut kāds retro vērtība, viņš ir retro vagons. Jo Žiguļi jau ir retro mašīna. Šitais jau ir... Tas bija slepeni, jo es te neizlasīju, kurš, bet papasīsimies piekabes izbeigta eksploatācija. Pārdos vēl 3 patlikušos, tā kā mums vēl visas iespējas. Burbulis ir tikai sācies ar vagoniem. Bet redzēsim Google Maps, kurš tur sev pagalmā milzīgi vilcienu. Bet tas gan jau būs tajā pašā pagalmā, ka stāv visas tās vecās mašīnas. Kā laukos. Nevignotli. Viss kāds tā kā grausti. Viņam tur kopā vēl būs viens pats vilciens. Viņš tā kā pārdos savu mežu, kaut kāds pārvā izliks un nopirks to tur. Vilcienu noliks sētā. Sieva teica, aizvāc to traktoru. Es vēl vilcienu nopirku. Nu, sīpūgi, tas ir kaut kāds horderis. Nu, es nezinu, kas vēl cits var nopirkt. Bet, it pastāv bagāti horderi. Bet, ja nopietni, tā situācija, baigi bēdīgi, jo, ir, protams, mecenāti un kolekcionāri, tā robeža starp kolekcionāru un horderi, tā kā gaumes lieta lielākoties. Tas ir, jā, angāra izmēra vieta. Kas, droši privātā kolekcijā, kāds, kurš domā, ka viņam varbūt vērtība augs ar laiku vai kaut ko tādu. Vērtībā, nē, vai šeit es tā oponēšu. Es domāju, beidz, es domāju, viņam ir sava pīka vērtība, mint condition. Mint condition? Ja viņš stāvēs pagalmā, kādam viņa vērtība tikai kritīsies. Viņš pamazām tā sašķiepsies rūsā iekšā. Nē, tas labi, padomāsim nopietni. Kur mēs varētu viņu izmantot? Man liekas, variants tiešām būtu kaut kādam restorānam, kaut kādai kafēnīcai, kaut kam tādam, bet tai vietai viņai jābūt veiksmīgai. Tas nevar būt, ka tu ezīts miglā varētu nopirkt. Jā, tev jābūt top vietai, kur visi jau tā iet. Vienkārši tu vēl papildus noliec savu pasažieru vilcienu vasarā. Un tad tā kļūst par 10 no 10 vietu. Jo visi tā grib iet vilcienā, iet paēst. Tas ir vispār, par to nav runa. Nolaižamie galdiņi. Tā kā... Jā. Bet tā problēma jau šeit nav tā vilciena cena. Problēma jau ir transports. Jā. Viens puses problēma tāda ironiska, jo, viņš tā kā pats sagā, bet, realitāte. Bet viņi šeit, manuprāt, vajadzētu mēģināt sarunāt dīlu, jo viss šeit ir tā izsole, ir jāstāst pilnībā citādāk uz to izsoli, jo, kas man uzreiz nāk prātā, šitas Siguldas ezītes miglā ir tieši pie sliedēm, tā kā 20 metru no sliedēm. Vienkārši tu pasaki tiem pasažieru vilcienam, jūs aizvedat viņu uz turieni, un es viņu nocelšu. Es sarunāšu kaut kādu zemnieku, kurš atbrauks traktoru nocels. Viss kārtībā, mēs to izdarīsim. Traktoriem. Don't worry, mēs nakts vidū nocelsim viņu nost. Tu neuztraucies, uz krānu noīrēšu, nocelšu. Nolikšu. Nekādi visi bez papīriem. Un tad ir loģiski, kad samaksā, pa krānu tu samaksās tos pašus 10 000, lai viņu nocelt nost.
Tas nevar būt lētāk. Tas tur Opelīšu pagalmā turētais nevar atļauties šito krānu. Jā. Nu, tev vismaz krānu arī nepietiek. Nu, īstenībā jau tev vajag to krānu, tev vajag arī vēl citu smago mašīnu, uz ko viņu uzkraut virsū. Jā, un krāns arī monstrošs šitam, man liekas. Es nekad neesmu redzējis kaut ko tik lielu vispār ceļu. Jā, jo tas maksimālais, ko var transportēt, ir 3,6 metri. Un pa koplietošanas ceļiem. Un arī tam, man liekas, vajag kaut kādu izteicīgu atļauju. Ja šito 100% nezinu, bet aptuveni kaut kādas tur. Viņš noteikti ir platāks par 3,6 metriem. Jā, kas viņu es diezgan pārliecināts. To ved kaut kas šitos vēja ģeneratoru turbīnas ved, nu kaut ko. No, un tas izklausās dārgi. Kad no Eiropas kaut kur pasūta speciālo transportu kaut kādu, kur šeit marku tādu nav redzējuši nemūžam. Kaut kas pa furgonu vispār. Jā, bet man liekas, es vienreiz redzēju, ka ved daļa no vēja ģeneratoru turbīnas. Bet, tas ir baigi iespaidīgi. Labi, laikam vilcienu. Varbūt arī jaunu restorānu atvērt, Crazy Train. Jā, bet tev būtu jāpiesaista visi cilvēki. It kā varētu, bet būtu grūti. Tā kā bruņu vilciens, bet vilciens trako māja. Nu, tā kā... kaut ko var izdomāt. Tā, es salieku tēmas. Apstīsimies, varbūt vēl kaut kas ir. Paņemsim kaut kādu, kā tā tēma būtu. Labi, uzprasīsim tev, vai tu, zini, varbūt tu pēdējās dienās daudz lasi ziņas, vai netik daudz lasīs? Es vairāk šatad paklausos kaut ko, no viņu kanāla. Okay, līdz ar to, es nezinu, vai pat šito tu esi dzirdējis, bet kā tev vispār patīk katoļu reliģija, un kā tev patīk pāvests? Patīk šobrīdais pāvests? Es pa viņu, es tik varu izteikt, ko man liekas katoļi pa vidu. Man liekas, ka katoļiem viņš ir jau tā kā, man liekas, es zinu, ka laukos ir daudz katoļu. Es varētu izteikt viedokli salīdzinot katoļus ar luterāņiem, bet katolis tāds, laucinieks, tur tāds, luterāns tas, kas tev nāks klāt, un tu esi dzirdējis par Jēzu. Jā. Luterāņi vārds pilsētniec, katoļiem ir ģimenes. Luterāņi ir pilsētnieki, viņi vārds visādus, ko vien var savākt, savos. Viņiem vairāk ir tie kulti, un tur viņi tādas fruktus vāc, viņi barojas uz salauztiem cilvēkiem. Katoļi vairāk tāda viņi vairāk chill, salīdzinot, es teiktu, jo salīdzinot luterāņiem. Bet tam vai pāvests ir vai nav zaudējis savu spēku? Mēs pagājuši gadu bijām vietā, kurai bija ļoti aktuāla problēma ar to Spānijas daļā, kur bija liela problēma ar imigrantiem, kuri atbrauc ar kuģiem. Un no Senegāles, no Āfrikas brauc iekšā Spānijā nelegāli imigranti ar kuģiem. Un es klausījos vietējās ziņas, un es... tur politiķi domā, ko lai dara, ko lai mēs iesākam ar tiem imigrantiem. Un viņiem ir diskusijas, vietējie cilvēki neapmierināti, politiķi neapmierināti, neviens var izdomāt, ko darīt. Un tad es lasu arī vienkārši vienu dienu vēlāk ziņas, kā Spānijas visi vadošie politiķi, viņi brauks tā kā risināt to problēmu, viņi brauks prasīt padomu, un viņi brauks prasīt padomu pāvestam. Ko darīt? Man ir tāds, ok. Šeit mēs tā kā braukšam prasīt palīdzību pāvestam. Līdz ar to tā kā Spānijā, bet tas vēl ir aktuāli. Ko domā pāvests? Jā, Spānija ļoti katolistiski, viņi ļoti. Jā, liekas, Vatikāns jau sen tur tādu varu zaudējis, sēž tur, pie viņa brauc padomu. Interesanti, ko viņš teica. Tas bija tāds randoms, jo es lasu vietējā cilvēku komentārus, viņi sūdzās, un tie imigranti ienāk tūkstošiem, neviens viņus nevar apturēt, mums ir problēmas, ko lai dara, un vienīgais, ko mēs varam izdomāt, ir braukt prasīt palīdzību pāvestam. Mēs viduslaiki iesaistījušies, mēs tā kā gaidām kaut kādu tā kā krusta armiju, vai ko, kas ir? Un tas vispār izklausās, ja šo stāstu izceļ ārā citā gadu laikā, milzīgs imigrantu bars, kurš nelegāli mūs te apdraud. Mēs prasām palīdzību pāvestam, tur bija risinājums. Pāvests saka, krustneši, brauciet, aizstāviet,
izdzeniet ārā, un viss būs kārtībā, bet mūsdienās tas viss ir kaut kā citādāk. Jā, interesanti, kāpēc tas kaut kāds morāls, droši vien viņi kaut kā meklē morālu risinājumu tam visam, es nezinu. Ir jau dalīts tur viedoklis, tur no vienas puses līdzjūtība pret, kādu, kas ir nepatikšanās, otras puses, ir termins nelegālais? Kāpēc vispār tiek spriests, ja tas ir nelegāls? Nē, protams, līdzjūtība vajadzīga. Vienkārši ir tā sajūta, ka tajā El Hierro salā, kur tieši mēs bijām, tur ir burtiski 10 000 iedzīvotāju. Un tur iebrauc 1000 tie imigranti nedēļā, katru nedēļu. Viņiem 10 nedēļu laikā iebrauc tik daudz imigranti, cik ir tur vispār iedzīvotāji. Un viņiem vajag viņus transportēt kaut kur prom, un tas ir pēc gada. Un tā ir katastrofa. Bet tur mēs neiesim. Tā vietā mēs virzīsimies ar to uz Popvaču. Kas notiek ar pāvestu? Popvačs, tieši tā. Follow my TikTok, my Instagram. Popvačs. Bet šitās nedaudz tomēr, šis ir pie tādām bēdīgajām ziņām. Tātad pāvests Francisks jau otro nedēļu pavada slimnīcā. Bet ārsti mierina, tulītēja nāve nedraud. Man liekas, tā ir ļoti īpatnē lieta, ko teikt, ne? Tad, ja kāds, man teiksim, teikt, šis te cilvēks ir jau otro nedēļu slimnīcā, bet ārsti saka, ka tulītēja nāve nedraud. Ko man no tā secināt? Nav nedaudz tāds īpatnējs frāzējums? Varbūt tas tā kā filozofiski ārsti sāk domāt, tie ziņā, mēs visi kaut kad nomirsim. Savā ziņā jau, ja jūs atbrauc pie mums te ārstēties, mēs jau visi esam mirstīgi, un mēs varam pateikt, ka tulītēji nāve nedraud. Vēlāk jau, protams, tu kaut kad nomirst, ne jau tagad. To var interpretēt ļoti plaši, jā. Jā, droši vien viņš ir kaut kādā, tādā, ka viņš nevar kustēties. Pieļauju, ka viņš... Svešatoju kameru? Es pieļauju, ka viņš ir vienkārši tādā kondišanā, ka viņš... Es nezinu, kādā bet, diemžēl, viņš ir. Tiešām ir bēdīga ziņas, jo turpat, man liekas, vienu dienu vēlāk atnāca ziņa, ka, diemžēl, tiešām uzliekam pauzi. Jā, ir actions. Bet, diemžēl, burtiski vienu dienu vēlāk es jau lasu, ka, iespējams, viņa situācija tik slikta, ka viņš iespējams tiešām, aizies. Jā, tiešām, es nezinu, cik jocīgi lieta, ko teikt, vienu dienu teikt, tulītē nāve nedraud, bet nākušā dienā viņš nomirst. Ne gluži, bet tu tam. Viņai vajag virsraksts rakstīt, tāpēc kaut kāds. Praktiski notiek pretējais otrajā dienā. Pāvesti jau... Tas ir legit, jo tieši tas pats kanāls, kurš to teicu par to Spānijas vietu, kuri skatās, prasīja palīdzību pāvestam, es tajā pašā YouTube kanālā, kuram es sakoju, es redzēju, ka viņi jau nodarbojas ar Popvaču. Viņi jau live streamo tiešraidi no Vatikāna, kur viņi skatās, lai tie baltie dūmi jau nāk. Viņi jau domā, ka visi jau mēs jau uz dūmiem skatāmies. Kaut kāds vienkārši streams, kur burtiski ir tas Romas laukums, un tas arī viss. Nezinu. Pāvesti parasti līdz mūža galam, tur bija tik tas izņēmums, Ratzingers bija izņēmums, man liekas. Viens atkāpās, kaut kāds. Tas iepriekšējais, laikam, atkāpās, ka bija vaigais tur tāds, viņš atkāpās, kā tas iespējams, kad viņa parasti, viņi savu mūžu nogali kalpo pa pāvesti, Labi, paņemsim vienu pēdējo gadījumu par tādu kā tēmu, kur nekad mums netrūks amizantu gadījumu, kas notiek Latvijā. Un kā tev šķiet, kur ir tā Rīgas vieta, kur vienmēr būs īpatnēji interesanti vai smieklīgi atgadījumi? Praktiski viss vienmēr nekad neveiksies. Kā tev šķiet, kur varētu būt tā vieta? Kurš ir tas interesantais rajons?
Nu, jā, nu, protams, ir tāda rajona, kas iet uz kriminālo daļu. Šeit iespējams mēs pietuvinamies kriminālai, bet tā šoreiz tā ir ļoti specifiska vieta, teiksim, 300 kvadrātmetru liela teritorija. Tas nav pat rajons. Ap brīvības pieminekli, es nezinu, kur... Jā, tur arī šis tas noteikti, bet ne. Tā ir CSDD tehniskā apskate. Paga? Tev skaņa? Apskates stacija, un mēs viņu redzam, jā? To var iešērot. Jā. Tā, jā. Ok, tad šoferis neapmierināts ar pieredzi CSDD tehniskajā apskatē un uzsver, ka viņš neko tādu nebija pelnījis. Man patīk tieši tas, ka uzsvars ir uz tādu kā morālo aspektu. Mēs tieši runājam par to saukto morālo uzvaru. Un šeit tagad arī ir tādi svarīgi, kas notiek ar morālo aspektu ar Zelenski, ar Trumpu. Un šeit arī ir tāds tā kā morālais aspekts. Kā tev šķiet, vai tev kādreiz liekas, ka CSDD un to, ko tu esi pelnījis vai neesi pelnījis, tas ir vienā teikumā parasti? Tas parasti nav vienā teikumā. Morālais triumfs vai kaut kā parasti nav vienā teikumā ar jums klaņi ir sarūsējuši un vai jūs brēmš diski. Vai CSDD cilvēki saņem to, ko viņi ir pelnījuši? Vai nē? Vai tādā filozofiskākā veidā? CSDD iemītnieki. Tehniski apskatē. Tas jautājums, jo tu atbrauc uz tehnisko apskati ar mašīnu, kurš neiziet cauri. Vai tā ir tava vaina? Vai arī varbūt vienkārši tev nepaveicās? Labi, mēs varbūt pārāk daudz filozofē, vai kā iesim tiešām uz notikumiem nefilozofēsim. Izlasīsim, kas te tur īsti uz notikuma vietu. Tātad autovadītājs sašutis par pieredzi tehniskajā apskatē, uzskatot, ka pret viņu izturējušies netaisnīgi. Tā var būt. Tomēr tehniskā apskate izvērtās pavisam savādāka nekā iecerēts. Ilmārs nolēma palīdzēt draugam un aizveda viņa 25 gadus veco Volvo uz tehniskās apskates staciju. Bet šis te jau ir ļoti īpatnējs sākums. Cik bieži, kad šie cilvēki palīdz draugam un aizved uz apskati kādu citu cilvēku mašīnu? Nav dzirdēts. 25 gadās. Es teiktu, gadās ik pa laikam. 25 gadu vecs Volvo. Tas gadās tajos gadījumos, ka tev tā sajūta, ka ja tu pats viņu personīgi vedīsi, nebūs labi. Tu varbūt uzprasi kādam citam, varbūt kuram ir, nezinu, labāka veiksme un viņš tā kā aizbrauks. Ir pat, bet labi, 25 gadi tas ir cienījams vecums. Un mēs nevaram obligāti teikt, ka tas nozīmē, ka tā mašīna ir galīgi garām, jo tomēr, ja viņi ir bijuši veiktas visas pretrūsas apstrādes, viņam tas ir rādītājs, kas ir aizdomīgs, bet nevar vēl teikt, ka viss slikti. Taču apskates inspektors, taču apskates inspektors atteicās veikt obligāto dūmainības pārbaudi. Tas ir tā dūmainības pārbaude ir tā, kas ir tā kā pirms pilnās apskates, tāda tā kā īsa apskate, kur laikam uztais tikai to dūmainību, dažreiz viņi arī ir pašā sākumā, un ja viņu atsakās, tad tu nevari neko darīt tā kā tālāk. Vai kas tas ir? Dūmainības pārbaude? Dūmainība. Jā, tas ir tad, ka iebāž iekšā izpūtējā tādu kā sensoru, tur gāzē, un tad pārbauda to sastāvu gāzēm, vai ir atbilstoši tiem standartiem. Es domāju, tas ir kaut kāds jaunvārds. Tas ir jaunvārds, bet lai iegūtu atļauju. Tad šī bija atkārtota pārbaude, jo pirmajā reizē spēkratam tika konstatēti 13 trūkumi. 13 trūkumi. Tas ir diezgan liels trūkumu skaits. Veiksmi būs pamaz. bet šeit arī mēs nezinām, vai tie visi ir divnieki. Okay? Man personīgi arī ir bijusi mašīna ar kaut kādiem 7 vai 8 trūkumiem. Bet tad daži no viņiem bija viennieki, un viens no vienniekiem bija tas, ka nebija logu šķidrums. Tā kā mēs sazinām, kādā stāvoklī tas viss atrodas. Varbūt nav tik traki, 25 gadu vecs, 13 trūkumi. Tas nav, ja mēs skatāmies uz to, ka pret viņu izturējās netaisnīgi, un to, ka mēs jau zinām šos faktus, es sāku būt skeptisks. Es nezinu, bet sazinu. Varbūt vienkārši, ka CSDD
tie inspektori, viņi ir pārāk tādi Skrupulozi. skrupulozi, jā, bet tas parasti ir tas vārds, ko mēs apsacējam, ne? Farizēji. Mums vajag teikt, viņi ir farizēji. Un, saprot, Jēzus cīnījās ar farizējiem, ar šiem likuma ievērotājiem. Tas ir... Jā, bet ok, bet atgriezīsimies. Tomēr, kad Ilmārs ieradās uz atkārtotu apskati, viņu pārsteidza inspektora atteikums veikt dūmainības pārbaudi. Nu, un parasti tas notiek tajā gadījumā, kad tu iebrauc tajā tehniskajā apskatē, un to visapkārt ir tādi melni dūmi, ka nav nekāda jēga frīķīgi taisīt. Tev to sūda apskati, nu. Bet tā ir, nu tu redzi, ka viss smird, nu. Es nebāzīšu neko tāds. Vienkārši klepo viss. Bet šeit ir pavērsieni. Viņš pieprasīja paskaidrojumu par šādu lēmumu, un inspektors atvēra motora pārsegu, pievienoja nepieciešamos instrumentus, un motors darbojās. Tad viņš pasauca kolēģi, sākumā viss šķita kārtībā, tad šo inspektors apgāja ap mašīnu, aizvēra pārsegu un paziņoja, ka tomēr nē. Tāda intriga te parādās. Tāds jautājums, ko viņš redzēja zem pārsegu. Kādā šķiet te pacel? Parasti jau tur nekas daudz nav. Nu, tur ir motors, tur ir ķipa eļļa, tur ir akumulators. Kas tur bija? Ko viņš tur tā nebūs, vienkārši nebūs. Viņš pat nesāk viņus uz ritenīšiem likt un kratīt, vienkārši nebūs. Jo biežāk, jo tomēr, nu, tas ir apakšā. Nu, tu redzi, ka tur sarosējas, ka tur kustās. Bet šeit tieši zem motora pārsegu, man liekas, īpatnēji. Labi, virzamies tālāk. Un viņam tika paskaidrots, ka automašīnas dzinējs ir beigts. Un tādēļ dūmainības pārbauda nav iespējams veikt. Bet paigi. Varbūt, bet kā tad viņš tika uz to CSDD? Jā. Ko? Kas neiet kopā, es vairs nesaprotu. Nu, te nav kaut kāda diskriminācija. Tad, ja tu atbrauc ar 25 gadus vecu smirdošu Volvo ar 13 defektiem, tev arī ir tiesības uz pārbaudi. Nu, kurienes, jā, tas dzinējs kaut kāds, tur vienkārši ugunskurs varbūt ir. Nu, Ilmārs iebilda un uzstāja, ka vēlas, lai pārbaudi tiktu veikti. Un tas vispār, man liekas, interesanti, ka viņš izpalīdzēja draugam. Nu, tā kā, tas tāds baigi labais draugs, ne? Viņš tā kā aizved tavu mašīnu, viņam atsaka vienreiz veikt, viņš nu lūdzu veic, atver vaļā, atsakās, viņš saka, nu lūdzu, atkal vajag veikt. Nu, man liekas, kas ir vispār, nu, labi, nu, tas ir labi, ka cilvēkiem tādas stipras draudzības tiešām, nu, grib izpalīdzēt. Ok, taču darbinieki atteicās un pat mēģināja izstumt auto ārpus tehniski. Kas tur notiek? Ok, tas jau tāds nopietns pavērsiens. Jā. Tu tur esi atbraucis. Tu esi nostādājis rindā, tur gan arī stundu jāstāv. Nu lūdzu, notestējiet, ja viņi varētu stumjārā. Nu kas tur notiekās? Tu esi atbraucis, tevi stumjārā. Nu. Beigās atklāsies, ka tas ir kaut kāds šitais vispār kaut kāds, tur ir motors no Latvijā kādreiz pirms padomju laikiem ražoja vairoks tvana mašīnas, varbūt viņam ir ielikts tvana motors. Tvana motors, tas ir ugunskurs, burtiski tu kurini uguni un ar dūmiem dedzini. Varbūt tur kaut kāds pilnīgākais. Bet nu ok, nu kas notiekās tālāk, nu, kad tas neizdevās. Patīk tā daļa, ka viņi mēģināja izstumt, bet viņiem tā kā neizdevās izstumt. Tad šajā brīdī jau tur tāda milzīga scēna starp īpašnieku, kurš lūdzas pārbaudi. Jā, viņi stum, katrs savos virzienā. Viņš stum pretīm droši vien. Tas vispār tāds kā pilnīgs nightmare scenārio. Tu gribi aizvest mašīnu tehnisko apskatu, nu domā, nu kas sliktākais, kas var notikt? Nu, bet tu esi tajā situācijā, kur tu stum jārā. Tev jāsauc vēl draugi, lai ir kas stum pretīm nākamreiz, lūdzu pārbaudiet atkal, un tad viņi stums, bet jūs stumsiet pa 3, bet viņiem jau būs 4. darbinieks palīgā. Tad tika izsaukt Rīgas pašvaldības policija. Man patīk, vienmēr man tā patīk mūsu policija. Man patīk, cik ļoti viņi ir tā kā noderīgi, un es paslēpu to citātu. Un ko tad pašvaldības policija teica? Viņi atbrauca,
uzklausīja abas puses un norādīja, ka neko nevar darīt. Nu, kā tev šķiet, tas pārsteidz? Viņi atbrauc pasaka, ka mēs neko nevaram darīt, jo mēs atrodamies privātā teritorijā. Nē, nu, ir kā viss loģiski, vai ne? Mēs atrodamies situācijā, kur tā kā vienu cilvēku dzen ārā no CSDD, kas ir, nu, tā kā praktiski valsts aģentūra, otrs kaut ko tur stumj pretī, tā mašīna, nezinu, tur kūp, policija atbrauc, viņi kā, nu, kaut ko, nu, palīdziet, viņi tā, hey, this is like, not, this is, šeit ir brīdis vai savvaļa, nu, tas tā kā ir privāta teritorija, nu, dari, ko te gribi, ir fucking Teksasā mēs atrodamies, jūs tu savā privātā teritorijā, dariet, ko gribiet. Tā nav mūsu darīšana. Privāta teritorija, bet uz uzņēmumiem, man liekas, man veikals arī privāta teritorija, ja tas man pieder. Tas ir... What? Tā ir klasika. Tas tieši tas, ko viņi pastījās apkārt. Padomā, hei, tā nav mūsu problēma vienkārši. Bet kāda mums jāgatini no policijas? Es nezinu likums, bet es zinu, ka kad uzņēmumiem un šī iestādēm, nu, vienalga, kur viņi kādā teritorijā uz viņiem attiec noteikumi, kā jāapkalpo un tā. Labi, šis ir vēl pavērsiens, vienkārši pavērsiens. Nu, it kā jau gan jau juridiski visi pareizi, bet ja tu esi tajā situācijā kā uzņēmums, ka tev ir tā kā klients, kurš, nezinu, atsakās atstāt tavu teritoriju, pat tu visos policija, viņi saka, nē, nu, tiec pats galā. Kā tu viņš izstums, ārā, tā ir tavu darīšana uz ielas, tā ir mūsu teritorija. Iekšā privāti īpašumā, tā vairs nav mūsu teritorija. Tā kā kaut kur, nezinu, Cyberpunkā, kaut kādā Dogtownā, nu, labi, ok. Jā, jo tas jau ir, jā, pirms, ja viņš ceļ nekārtību, nu, viņš ir tavā teritorijā, tad... Tu jau vari izsaukt uz savu māju, ja tev kāds tur iebrauc neatļaut. Bet viņi atbrauks un pateiks, ka viņi neko nevar darīt, jo te privāta jo mēs atrodamies privātā teritorijā. Vispirms viņi grib dekriminalizēt zakšanu, un tad viņi saka, ka viņi neko nevar iesākt. Atbraucot pie tevis vienkārši. Rokas ir sasietas, kā saka. Tas izklausījās, viss tas scenārijs izklausījās kaut kā tādu, ko mākslīgais intelekts to uzģenerētu, vienkārši šitādi scenāriji ar visām bildītē tādām neveiklām un tad kaut kādā stumma mašīna. Ok, tad šitās bildes, nezinu, ka jau tā ir ilustratīva bilde, jo šis nebūs. Jā, tas noteikti nebūs tas. Tā ir jauna Škoda. Ok, labi, bet kā tev šķiet, kas notika tālāk? Un es gribēju iepastot šito rakstu, jo viņam ir tāds fināls, tāds tā kā fināls, kur es nespēju noticēt. Grand fināle? Jā, lai tur ir tāds fināls kā filmā, kā seriālā. Nu, tāds, tā kā Stephena Kinga grāmatā, tā kā Game of Thrones. Nenopietni. Mēģi uzminēt, kā notiek tālāk. Explosive, directed by Michael Bay. Nē, bet mašīnas tā... Dīzeļi nesprāks. Nē, nu, vēl trakāk. Kautiņš, apšauda. Nē, ļauj nosīt. Tad pēc šīs pieredzes Ilmārs devās uz tehniskās apskates staciju Ogrē. Un kā liecina dokumentos fiksētais laiks, jau 1,5 stundu vēlāk viņa spēkrats tika atzīts par drošu satiksmei. Is this real life? Kas notika? Tik daudz jautājumu. Tur ir vairāk jautājumu, kā atbild. Ar ko arī tas stāsts beidzās. Kā, kas par realitāti šitā ir? Happy ending. Jā, mēs iekritām, ko? Kā tev šķiet, kas notika? Kas ir tas, kas notika? Tur ir vairāk jautājumu, kā atbildes. Kas notika? Tur bija tagad atjautības uzdevums. Tur bija šeit, ka dzinējs viņam nav. Tas teica, ka tur nebūs, ka tur nekā nav, nekas nebūs. Kas tur ir? Ak, Dievs. Viņš kaut kādu nekārtību pats ir cēlis varbūt, bet... Bet, nu, labi, bet jebkurā gadījumā, ko mēs skatīsimies uz faktiem, ok? Būsim neitrāli izmeklētāji. Domāsim, ka tā Poirot, tā kā Sherlock Holmes. Skatīsimies uz faktiem. Fakti ir tādi, ka viņš 1,5 stundas laikā nonāca Ogrē.
Līdz ar to jautājums, vai viņa Jā. dzinējums bija beigts? Jā, Es domāju, ka ar nē. ko viņš nobrauc ar to mašīnu droši vien? Tad viņš kaut kādā veidā pat ātri salīdzinoši ar sastrēgumiem. Viņš tur normāli aizbrauc līdz ogrei. Labi, nu, un tad viņš nokārtoja, nu, acīm redzot ar pirmo. Tad, nu, mums te sanāk divi scenāriji. Vai nu viss CSDD Rīgā bija korumpēts un gribēja viņu apčakarēt, 13, Vai vai arī korumpēts ir jā. tas otrs. vai arī tieši ogrēja Jā. kaut kādas Šeit cita ir. veida nianses, kur var kaut kā sarunāt, varbūt kaut ko, bet Jā. es nezinu, ko lai saka. Bet tas izslēgšanas principu viens no šiem kantoriem ir šeidī. Viens, nu vismaz viens, tā kā minimums. Jā. Tikai kurš tagad jāizmeklē. Šis tās labs arī vieta, kur nobeigt mūsu epizodi, jo vispār nav saprotams, kas dažreiz ir tā patiesība. Un šeit mēs tieši nonākam tajā, ka mēs nezinām. Mēs tā arī nezinām, kas tur notika. Vai tas bija korumpēti inspektori vienā vietā, vai tie bija korumpēti inspektori otrā vietā. Tā kā Jā. Un kā izskatījās tas Volvo? varbūt Nu, bija korumpēti inspektori abās divās vietās. Jā. Tā kā varbūt arī bija. Es nezinu, ko lai vairāk saka. Šis ir vispār kaut kāds... Cliffhangers, Man nav tur ir cliffhangers. Tas tādai gaidi nākamo rakstu, kur būs nākamajā sērijā atklāsies, kas vispār tur bija. Nē, nu, kādu mēs varam izdomāt tādu pašu tā kā pozitīvāko nobeigumu? Nu, var jau būt, ka viņam tā mašīna bija veca, 25 gadu veca, ar 13 defektiem, veda tur draugs. Bet īstenībā viņai viss bija tā kā kārtībā, un tie pirmie inspektori, viņi vienkārši bija tādi pārāk augstprātīgi. Viņi domāja, ka šī tik vecu mašīnu, kurai paskatoties, ka dzinējums beigts, izrādās, viņš nemaz nav beigts. Bet tas arī, tas nešķiet ticam, ja tu atver pārlūku, skaties, saka, dzinējums beigts. Bet kāpēc viņi varēja aizbraukt uz ogri? Jā. Nē, nu, it kā varbūt īslaicīgā kaut kā, bet... labi, es domāju, es nezinu. Viņš ir pārklāts ar rūsu, varbūt visu viņš izskatījās drausmīgi. Variants. Nu, ko, man liekas, ka mēs neko vairāk neizdomāsim. Šis ir iztirzāts līdz savam finālam. Šoreiz bija riktīgi daudz tādas reāli smieklīgās tēmas. Tā kā, jā, es nezinu, vai tev vēl kaut kas ir, ko nobeigt finālam?